Nedēļas nogalē Piķerniekos ar kaislīgām cīņām, dažām avārijām un nedaudz apdauzītām, bet no rīta vēl pavisam svaigām mašīnām aizjoņoja autošosejas padomlaika sekcijas noslēdzošais posms. Šodien Piķerniekos Dzintara apļa pēdējais posms. Visi čaļi ar Volgām, Žiguļiem un Formulām plēšās, kurš tad kopvērtējumā būs pirmais. Bet mums varētu vairāk rūpēt, ko tad darīt auto un motosportā, varbūt nākamajā sezonā. Tāpēc te visas plašākās iespējas noskaidrot, iespējas nodarboties ar auto un motosportu. Iesim un uzprazīsim, cik maksā, kur var trenēties, vai ir treneris un kādu aparātu tam vajag. Haraud, no autošosejai vai autosportam, kas ir sākums? Laikam ir daudz diskusijas, vai tur kādi crosskarti vai kartingi. Ko tu saki, kas ir pamats? Es teiktu, ka viennozīmīgi tas ir kartings. Un neatkarīgi, vai pēc kartinga seko kaut kāds profesionāls sports vai nē, vai tas ir rallijs, rallycross vai šoseja vai formula. Vai bagīs nenāk? Pilnīgi vienalga, kas tas tālāk būtu. Ir pat bijis, ka tālāk pārsēžās uz močiem. Pat tādus gadījumus es esmu dzirdējis. Visi pamats vienmēr ir un paliek tomēr kartings. Cik tādam tētim, kurš ir izdomājis, ka puika grib un vajag, cik viņam varētu izmaksāt tādu sezonu kartingā? Nu, ir dažādi veidi, kā uzsākt. Ir atkarīgs no tā, vai sāk ar sacensībām, vai sāk vienkārši ar treniņiem. Sākam ar treniņiem, mazais budžets treniņi. Jā, ir opcija arī karting skola, kas ir visa vasara, kur nav savs kartings, ne jāiegādājas, nekas nobrauc, pamēģina, un kas ir 500–600 eiro. Jā. Bet, ja gribi jau tā kā treniņus un ar savu tehniku, nu, tad kā 2–3 tūkstoši, ja ir tehnikā jāiegulda. Un tad jau vajag entuziasmu, motivāciju un vienkārši braukt uz trasi un vizināties. Un cik tādi kartinga treniņos, trases ir, cik var izmaksāt, ja tev pašam savs kartings? Trasi ir maksā 7 eiro vidēji stundā. Cik var izmaksāt vienai sezonai viņam tās drēbes un ķiveres un zābaku un kombinzonu? Es teiktu, ka vienos apaļos 500 eiro, ja negrib tur uzreiz FIA F1 standartu, tad var iekļauties visā apavi, kombinzons, ķiveri, cimdi. Pilnīgi noteikti tas ir tāds demokrātisks budžets. Mārtiņ, laikam, ja kāds puika gribētu trenēties tajā sportveidā, kurā tu mamma laikam būtu šokā, ne? Vecmāma viņa apgriezt uz otriem sāniem arī. Labi, ja tomēr kādam ir dūšu darīt to, ko tu dari, moto freestyles, ar ko būtu jāsāk? Nu, pirmkārtām vajadzētu pabraukt mazliet motocross pāris sezonas. Pēc tam vajadzētu pastaigāt uz akrobātikām, lai tu sajūti savu ķermeni gaisā, brīvā lidojumā, pagriez pāris salto un tā. Es reāli notrenējos akrobātiku. Bērnībā pāris gadus gāju stabili 2 reizes nedēļā. Nu, un tad pirms es pārgāju no motocross uz moto freestyle, kāds 3 gadus es pie Vihrova un Sobrevņinko Olimpiskajā vingrošanas centrā trenējos. Viņi man ļauj bez maksas tur darboties un attīstīties. Tad būtībā, ja cilvēks motocrossā jūt, ka viņam garšo tie lecieni, tad var sākt domāt par freestyle. Jā, var mierīgi arī sakontaktēties ar maniem un atbraukt uz manējo laukumu. Un man ir arī tuvākā distancē rampas, teiksim, sākt nevis varbūt akrobātiku atlikt uz ziemu, bet kamēr ir iespēja, tomēr palikt mazliet pa to rampu no tuvākas distances un sajust, kā tas ir lekt pa metālu, jo tas ir mazliet savādāk. Maigi svarīgs jau ir īstenībā morālās īpašības, vai tu vari kontrolēt savas domas un pats sev pārvarēt, teiksim, tā kā man ir. Man ir bailes, bet es vienalga to daru. Bailēm jābūt bišķiņ? Nav neviens, kuram nav bailes. Pilnīgi noteikti. Vienkārši tas ir tāds papildus stimulators, kas tev liek papildus tā kā nokoncentrēties un saņemties un sakārtot savas domas, ka nav tā, skatieties, kā es māku un ir bams leca. Tā nav vispārībā. Klauni, ja kāds ir gatavs mēģināt, tad kur tie treniņi notiek? Nu, principā te padām Piķerniekos. Stāvvietā man ir rampu novietne. Un es tur izmantoju vienu reliefa elementu kā nosēdienu un viss tur notiek. Kā uzsākt meitenei savus gaitas autosportā? Pirmais var droši uzrakstīt man Facebookā vai piezvanīt, un es pilnīgi noteikti spētu ievirzīt šajā sportā. Iedot pamēģināt un izstāstīt, kas un kā ir jādara. Un vispār tā dzimumam ir nozīme, braucot ar mašīnu. Pedāls ir pedāls, spēka nospiest pietiek. Jā, es vienmēr visiem saku, kad uzliek ķiveri galvā, neredz, kas ir apakšā un nav nozīmes sieviete vai vīrietis, pilnīgi vienalga. Ar ko tu ieteiktu sākt? Nu, pirmais noteikti vai kaut ko, ar ko pamēģināt braukt un saprast, vai tev ir tas azarts vai nav, un jebkādā veidā ir jāmeklē transporta līdzeklis vienalga kāds, un ja tu ar kaut ko sāks, tad noteikti atradīsies īstais ceļš, kā to turpināt.
ir pilnīgi noteikti jātrenēs fiziskā sagatavotība, bet, ja gribās braukt, tad tas ir pilnīgs sīkums un tad tas ir mazs svarīgs jautājums vairs. Viens tu neesi spēlētājs pilnīgi nekādā gadījumā, tev ir vajadzīgs atbalsts, ir vajadzīgs ģimenes atbalsts un ir vajadzīgi cilvēki, kas tajā jomā ir speciālisti, jo es pilnīgi noteikti viena ar šo mašīnīti tālu netiktu. Klau, tu esi ar driftu jau aizskolējies līdz Amerikai, bet ko tu varētu teikt tādam, kurš gribētu sākt, kurš joprojām sapņos sākt driftā? Kas būtu jādara? Noteikti jāiegādājās pakaļ piedziņas automašīnu. Es domāju, ka atverot reklāmu, tur var pa 500 eiro, es domāju, noteikti atrast. Tā kā, paraustīt vecākus aiz piedurknes un iegādāties kaut kādu divlitrīgu vērķi un sāk kaut ko mēģināt darīt vecām sakautušām ziemas riepām. Un to var darīt arī kaut kur, nezinu, ziemā sniegā vai slapjā pļavā, ja tomēr vajag sākt uz asfaltu? Noteikti. Es domāju, ka pat ziemā var būt pat labāk, jo tur noteikti ātri nebūs tik liela un arī skāds būs mazāks, ja kādā kupenā ierās. Un cik vajadzētu mašīnai jaudu, to minimumu, lai es par sāktu kaut cik viņu spolēt un braukt sāni? Ziemā tieši es personīgi arī izmantoju 2,5 dzinēju. Ziemā tie 150, 170 zirgspēki un 15 savu riepām. Tas ir pilnīgi pietiekami un vairāk arī neko nevajag. No kāda vecuma var sākt nodarboties ar speedway? No 12 gadiem mēs puiši nāk no 11, 12, 13, 14. Un vēlams, kam ir pieredze kaut kāda vai motosportā vai pat ielas braukšanā, kas prot sajūgu izspiest un gāzi iedot. Kas viņam nepieciešams, lai ranētos? Atnākt pie mums. Ne moci vajag neko? Nē, neko. Pagaidām neko nevajag. Nāciet pie mums, izmēģināsim, pārbaudīsim un teiksim savu rezumē, var teikt tā. Iespēja iedos pamēģināt. Jā. Un kur tie treniņi notiek un cikos? Otrdienās, ceturtdienās no 4 līdz 6. Tepat motobola stadionā? Jā, Speedway stadionā tieši uz šitā te ceļa. Arī sporta mašīnas īre. Laikam vēl dūlāk īrēt būtu laikam izpletni vai šoseis motocikli. Tas ir diezgan bīstams pasākums. Jā, tā ir, bet īstenībā ir arī tā, ka var jau visu pasākumu apdrošināt. Un Latvijā ir kompānijas, kas to nodarbojās. Bet katram jau tam biznesam ir tāda savu garoziņu. Pirmām kārtām, ja cilvēks grib braukt sacensībās, viņam ir jāsaprot, vai tiešām viņš to grib. Un tāpēc jau arī tā auto īre ir radīta, kad tu vari, teiksim, pirmo sezonu nobraukt un saprast, vai tev vispār tā lieta patīk. Un tad pēc tam jau tu vari domāt, ka, teiksim, tad būvēt mašīnu un tā tālāk. Bet es varu īrēt, un es tikai sacensībām vienkārši noīrēt, pabraukt treniņus, tā ir varē? Jā, protams, un tas pat ir vēlams, kad nevajag no sākuma uzreiz domāt, kad mesties, nevajag uzreiz mēģināt Kurzemes rallī braukt, bet vajag tieši tā, vajag pamēģināt kaut kādus 2-3 treniņus, un pēc tam tad jau sākt tālāk uzstādīt savus mērķus, vai es gribu, teiksim, braukt. Klausies, šis sports ir tāds, ko var sākt jau bērnībā, vai pirms tam kaut ko citu patrenēties? Šitais ir labākais sports veids tieši, lai sāktu bērnībā, pats sākt no 4 gadiem un tieši, lai nodarbotos motosportu, man liekas, tas ir pats labākais. Pēc tam pāriet uz citiem nav problēma, tev būs līdzsvars un dažādi citas labas izjūtas, kuras noderēs gan krosā, gan enduro, gan šosejā. Jebkur drošības ziņā viņš ir baigi pateicīgs un traumatisms ir ļoti, ļoti maziņš. Kamēr neiemācies kaut kāds pamatus, tikmēr tev tālāk vienkārši nevar uzlikt. Un tā, ja ir iemācīt kaut kādu pamatu, tad jau tu esi drošs par tām lietām, kuras tu dari. Un arī laikam tā tehnika, viņš tomēr nav tik jaudīgs un nav nemaz tik dārgs mocīts. Protams, viņš ja tā salīdzina ar visiem pārējiem motosporta veidiem, viņš būs vispateicīgākais. Pat 1000 varbūt var atrast kaut kur tādu, kas vēl ir ejošs vecs, bet ejošs, tāds, kas sākumā pietiktos. Es pa lielo mocu runāju, mazie varētu būt kaut kas arī lētāks. Runā, moto šosei ir tā salīdzinoši dārgs sporta veids? Viņš ir viens no dārgākajiem sporta veidiem, kas saistīts ar motocikliem. Tagad ir piesaistīti bērni klāt, lai no bērnības sāk nodarboties ar maziem motocikliem, ar pitbaikiem, lai pēc tam ar biķenieku sportbāzes atbalstu mēs varētu taisīt bērnu skolu. Un citāds bērnu motocikls varētu izmaksāt? Tāds bērnu motocikls varētu izmaksāt kaut kādu 1500 eiro. Drēbes vajadzīgs bērnam un motocikli būs. Ar ko tagad varētu sākt motošoseis treniņus, ar kādu tehniku? Mēs sāksim tagad motošoseis treniņus ar pocketbike, kas ir domāts GP braucējiem, ar ko brauc Eiropā. Viņi būs drīz jau Latvijā. Es viņus esmu pasūtījis ķīniešu ražotājā, bet ļoti labā kvalitātē, ar ko brauc visa Eiropa. Kādiem motošoseis sākums, kādā nav tas dārgākais pasākums? Nē, sākums nav. Es dēlam biju nopircis motociklu, kas maksāja, kad viņam bija 5 gadi, 300 eiro. Un kad viņam
kad viņš piedalījās Superbike klasē, tas motocikls maksā 30,000 eiro. Es nemaz tā ikdienā nebiju iedomājies, ka to motoru sporta veidu ir tik daudz. Gan ar mašīnām, gan motocikliem. Varianti ir un iespējas arī. Šis tas būs atkarīgs no maka biezuma, šis tas no drosmes un iepriekšējas pieredzes, bet skaidrs, ka motoru sporti nav neaizsniedzams sapnis. Vajag tik izvēlēties un sākt. Ja prieks un interese būs, pārējais sakārtosies. Priecīga ziņa un liels panākums. Latvijas jauno velospēdistu izlase Ķekavas novada Baložu vidusskolas komanda saspringtā cīņā ieguva augsto 3. vietu 30. Eiropas jauno satiksmes dalībnieku sacensībās Austrijā Vīnē. Visa vasara bija cītīgs darbs, jo Baložu vidusskolas komanda patiesi bija nolēmusi visai pasaulē vai visai Eiropai pierādīt, ka Latvijā dzīvo zinoši bērni uz velosipēdiem. Un cītīgais darbs vainagojās ar 3. vietas iegūšanu Eiropas sacensībās. Latviju šajās sacensībās pārstāvēja Sanija Klaka, Anete Katrīna Breikša, Jānis Stepānovs un Rainers Grass, kā arī komandas skolotājs Andris Žilko. Patiesi, lai nokļūtu uz pjedestālu, jābrauc bija kā mazajiem dieviņiem, un tieši tā arī veicās mūsu Baložu bērniem. Bet tad, kad vajadzēja iebraukt pilsētiņā, kur bija improvizēta sporta hallē, un pēc ceļazīmēm vadoties izbraukt noteiktu maršrutu, tad reizēm mūsu bērniem ceļazīme bija neatpazīstama. Piemēram, ātrgaitas ceļš. Vai Latvijā tādu zīmi esam pamanījuši? Mācoties jau likās, ka viss ir skaidrs, bet tikko šī zīme ir uzstādīta uz stabiņa, tā gandrīz mūsu komandai tas bija lielākais pārbaudījums. Sacensībās kopumā piedalījās 22 labākās jauno velospēdistu komandas no dažādām Eiropas valstīm. Šie Ķekavas jaunieši šovasar sasniedz visaugstākos rezultātus jauno satiksmes dalībnieku fórumā Latvijā un izcīnīja tiesības startēt sacensībās Vīnē. Līdzīgi kā jauno satiksmes dalībnieku fórumā, arī startautiskajās sacensībās galvenais uzsvars bija uz 2 lietām – komandas darbu un satiksmes drošības teorētisko zināšanu pielietošanu praksē. Sacensībās piedalās 10 līdz 12 gadus veci skolēni, un tās rīkoja Startautiskā automobiļu federācija sadarbībā ar Austrijas automoto klubu.